Acīm redzot, Jūrmalas doma dzīvo citā kultūras telpā nekā pārējā Latvija. Tādu secinājumu varēja izdarīt izdevēji un grāmatmīļi, kas gribēja piedalīties grāmatsvētkos šajā kurortpilsētā. Iecerētais un laikus saskaņotais pasākums pēdējā brīdī tika aizliegts, atsaucoties uz Jūrmalas domas izdotu rīkojumu par priekšvēlēšanu aģitācijas nepieļaušanu pašvaldības telpās. Man neinteresē Everte, neinteresē, man interesē grāmatas. Kultūras nav direktori būs sastopami? Kultūras nav direktors nebūs. Es esmu Jūrmalas kultūras centra vadītājs. Direktori ir darbā šodien? Šodien nav, viņai šodien ir brīvdiena. Šodien brīvdiena, jā? Sakiet, lūdzu, vai bibliotekas vadītāja Sarmīte ir sastopama? To es arī gribētu. Viņa nav manā pakļauties. Viņa ir atvaļinājums šodien, jā? Jā, man ir tāda informācija. Mēs esam Jūrmalas Kaugudu kultūras nams, kas šīs telpas ir atļāvis izmantot tādu pasākumam, kas saucas grāmatu svētki, un tas arī ir iespējams. Ja? Bet tad, kad mēs runājam, teiksim, par politisku aģitāciju, ja, kas arī varētu būt iespējama šo svētku ietvaros, tad šeit stājas spēkā pavisam citi nosacījumi, uz kādiem tas ir iespējams. Un tas nozīmē telpu īri, un tā ir pavisam cita situācija. Mums nav nekāda līguma par to, ka šāda politiska aktivitāte notiktu šeit, tad nav nekādas līgumiskas attiecības, kam būtu jābūt priekšvēlēšanu laikā. Ir pilnīgi neizprotami, ka nekonsultējoties Lauku biblioteka atbalsta biedrību, mēs pēkšņi 3 dienas pirms svētkiem tiekam nostādīti fakti priekšā, ka nekas nenotiks. Savukārt vakar Trukšņa kungs sniedz žurnālistiem skaidrojumu, ka viņš neko nav aizliedzis. Nu kas tad te galu galā? Šeit jāpiemina, ka grāmatu svētku tradicionāla sastāvdaļa bez jaunāko izdevumu izstādes, koncertiem un sarunām ar literātiem ir arī diskusija ar politiķiem par kādu sasāpējušu jautājumu. Šoreiz bija paredzēta publiska diskusija par tēmu kultūrvides daudzveidības attīstību un saglabāšanu. Runājot par šīm publiskajām diskusijām, atkal tās mums notiek grāmatu svētku ietvaros jau 10 gadus. Šīs diskusijas par konkrētām problēmām, konkrētā vietā, meklējot konkrētus risinājumus, vada Latvijas avīze. Un nepieļauj it nekādu politisko aģitāciju. Uz šo diskusiju mēs aicinām visus, kam ir ko teikt. Ielūgums tika aizsūtīts pilnīgi visu partiju pārstāvjiem, informējot viņus par šo tematu, bet, piemēram, Saskaņas centrs atteicās tikai otrdien. Jā, tad, kad arī bija zināms, ka te radušās problēmas. Demokrātiskā valstī cilvēki tiekās, diskutē, klausās, izvērtē un nolēmj. Un ja tiek mēģināts aizliegt vai kavēt šādas diskusijas ar sabiedrību, tad tas ir zināms kaitējums arī demokrātijai. Ja? Un tas, man liekas, nav pareizi, jo taču jātiekās, jādiskutē, cilvēkiem jālēmj. Pārsteidz, ka tik bezatbildīgi rīkojas Jūrmalas doma. Ir skaidrs, ka jāievēro likums, bet arī skaidrs, ka jāstrādā ar sabiedriskajām organizācijām, kas grib diskutēt šeit. Tika aizbāzta muta nevis kādam politiķim, bet sabiedrībai, cilvēkiem, kas arī grib jautāt, kas grib kaut ko pateikt. Tas ir pilnīgi nepareizi. Ja šeit cilvēkiem nav iespēja tikties ar grāmatniekiem, par grāmatām runāt un runāt arī par tām pašām Jūrmalas sasāpējušām problēmām, tas tikai sasaucas ar to, ka kāds grib kādam aizbāzt muti. Bet tie ir citi laiki, un tā ir cita sabiedrības iekārta, kā jau šeit mums ministri teica. Tā kā paldies par Jūrmalu, par viņas atsaucību, un viss notiek tālāk. Jūrmalas domas priekšsēdētāja Gata Trukšņa viedokli uzzināt gan neizdevās, jo 3:00 viņš jau vairs neatradās domē. Par Jūrmalas domas attieksmi pret grāmatām ik viens var pārliecināties arī apmeklējot Jūrmalas centrālo bibliotēku, kas būtībā atrodas avārijas stāvoklī. Vecajai koku ēkai tek jumts, un remontu tā nav redzējis vairākus 10 gadu.